Labdien, godātie kolēģi, konferences dalībnieki, apmeklētāji. Klausoties ievadvārdus, arī, protams, vakardien izskanējušies referātus un daloties starp tiem pati ar sevi savās pārdomās, es apstājos pie jautājumu, uz kuru netieši jau šodien tika norādīts, proti pie šī savu virsrakstu. Un man jāatzīst, ka tad, kad es centos izdomāt, kādu tēmu varētu pieteikt konferencē, saturs apmēram man bija skaidrs, bet nebija skaidrs, kā to pieteikt. Proti jautājums ļoti vienkārši, ar ko sākt, ar Rainu vai Aspāziju? Lai cik tas arī nebūtu vienkārši, ar šo jautājumu lauzīju galvu diezgan ilgi, tā skaitā vēl vakar, mēģinot pārdomāt, ko es no savām piezīmu lapiņām varētu saglabāt tādā lasāmā, vairāk vai mazāk izstrādātu lapušu formātā, un kuras piezīmu lapiņas tad atstāt kādām citām reizēm apstrādēji, pārdomām un tā tālāk. Un tomēr beigās paliku pie tāda klasiska risinājuma, gan ar attaisnojumu, kā man būs pamatojums chronoloģija, proti darba tapšanas chronoloģija. Galu galā spēlēja, dansoja 1915. gads, torņa cēlējs 1927. gads, un tas man zināmā mērā bija tāds, kā lai saka, atvieglojums atrast argumentu. Bet no otras puses, uzreiz jau tagad varu teikt, ka par Aspāziju būs runa vairāk. Tā ir vienkārši sanācis, ka veicot mazliet citus pētījumus, ar šīm tēmām saistītiem tematiem, es varbūt vairāk pakavējos patiešām pie Aspāzijas un konkrēti pie šīs varbūt netik ļoti zināmās Lugas torņa cēlējas. Lai gan abi darbi ir tapuši tomēr ar tādu lielu laika distanci, abi darbi ir, kā lai saka, dažādas kvalitātes darbi, tas arī tomēr jāatzīst. Kopsaucēji, manuprāt, atradās ļoti interesanti un pat jāsaka tādās ļoti saudabīgās detaļās, par kurām pagaidām man nav īsti tādas pārliecības, vai var izvirzīt kādu, tādu noteiktu apgalvojumu, vai labāk šos jautājumus mazliet papētīt vairāk. Jebkurā gadījumā, divas lugas, divas gan atšķirīgas lugas, tapušas ļoti atšķirīgos laikos, ļoti atšķirīgos apstākļos. Zināms, kā spēlēja dansoju, lai gan Rainis par šo lugu domā ilgāku laiku, maintai nosaukums savās piezīmēs, bet lugu pabeidz ārkārtīgi ātrā tempā, burtiski pusotru mēnešu laikā Šveicē. Fons ir Pirmais pasaules karš, dažādi pārdzīvojumi, kas saistās ar notikumiem gadsimta sākumā, tā skaitā 5. gada, atstātie iespaidi un tā tālāk un tā joprojām. Proti, tā ir luga, kas ļoti konkrēti skar tādus arī vispārīgus jautājumus, tautas vēsturi, tautas attiecības ar nākotni, galu galā, protams, arī mākslinieka funkcijas un, tā mākslas darba, tā iespējamo, tā dzīve nākotnē. Savukārt Aspāzijas luga torņa cēlējs ir tapusi Aspāzijas radošā mūža nogalē. Lai gan, lugas ieceres arī ir atrodamas pāris gadu agrāk nekā tikai 1927. gadā, kad luga iegūst tās savas pamata aprises. Un lugas, tā tapšanas fons arī ir cits, jo luga ir tapusi laikā, kad ir sāsinājusies krīze Aspāzijas un Raiņa attiecībās, kas iepriekš ir bijušas ciešas un uz radošu sadarbību vērstas, un šī personiskās dzīves drāma lugā ir nojaušama ārkārtīgi tieši, un kā atzīmē Astrīda Cīruli, kuras uzdrīkstoši šobrīd citēt, lugā izskan protests pret garīgu noniecinājumu, pret kopdarba lauzumu. Tādēļ tik spēcīgi lugā skan apliecinājums radošam darbam, kas ir augstāks par visu un tomēr vienos tās darītājus. Aspāzijas luga torņa cēlējs, līdzīgi kā spēlēja dansoja, ir tāda luga, kurā ir ietvērta ārkārtīgi plašs patos, emocionālo patos spektrs. Gan patiešām no
nu, teiksim, tādiem ļoti veiksmīgiem, nu, tādas visaugstākās poētikas, nu, teiksim, tādiem kāpumiem līdz, nu, teiksim, tādu dažādu veidu, dažādu, nu, teiksim, skaņu, dažādās skaņās skanošam humoram, kur, nu, arī Rainis kādreiz uzsvēra, kā šīs lūgas kontekstā ļoti būtisku faktoru, un arī Aspāzija var redzēt, ka rakstot torņa cēlēju ir likusi lietā, nu, teiksim, to, ko spētu, smiekli, humors un varbūt arī, teiksim, sarkastiski paskatīšanās uz dzīvi un, teiksim, arī neslēpsim pašai savu pieredzi. Abas lūgas vieno vēl vairāk būtiski saskars punkti, un es minēšu tikai dažus, kuriem nu, esmu izvēlējusies mēģināt mazliet pieskarties arī es. Nu, pirmkārt, centrālās tēmas izvēle, pie tās gan varbūt nonākšu pašā sava referāta beigās, un mākslinieka atbildība, mākslinieka misija, spēja vai nepieciešamība sevi nesautīgi ziedot radāmā mākslas darbu un nākotnes vārdā, gan arī ir diezgan zīmīgs sasaucis dažu galveno varoņu, konkrēti Totu un Ilģa, arī citu tēlu veidojumā, un diezgan liela radniecība arī abu lūgu telpas traktējumā. Tur būtu vēl dažādi interesanti elementi, kurus sastatījumā skatīt, ieskaitot debesu spīdekļu klātbūtni. Rainim gan, protams, tā ir vairāk saule, uz kuru šī tiecība ir ļoti svarīga, lai gan spēlēja dansoja trešajā cēlienā, nu, gana būtisks, ne tikai vizuāli iespaidīgs, bet arī tā filozofiski būtisks ir arī mēnesis, nu, Aspāzijas gadījumā mēnesis un dažbrīd pieminētas arī zvaigznes, nu, teiksim, tā ir svarīgāks. Ne tikai torņa cēlējā, bet arī dažos citos viņa darbos. Nu, es mēģināšu tātad šim te visam garām ejot pieskārties, bet nu, galveno uzmanību pievērst īsi gan nu, tām specifiskajām detaļām, ar kuru palīdzību Rainis un Aspāzija veido katrs savu oriģinālo lūgas ideju. Nu, spēlē dansoja sižetu, protams, es nemēģināšu pārstāstīt, tas būtu absolūti lieki, bet nu, tomēr varbūt atļaušos īsi ieskicēt torņa cēlēja, nu, tātad darbības norisi, jo varbūt dažam no auditorijā esošajam tas būs tāds atgādinājums par to, kas tad lugā īsti notiek. Nu, tātad lugas torņa cēlējs galvenie varoņi ir bārene Made un celtnieks Ilģis, kurš saskata Madē savu garīgo iedvesmotāju, iemīl viņu un vēlas celt Madlienes ļaudīm baznīcu. Baznīcas torni nevienam līdz šim nav izdevies uzcelt, jo dienā uzceltā ēkas daļa nākošajā naktī vienmēr sabrūk. Un tajā pašā laikā Ilģi savaldzina grāfu kaislīgā meita Heliante, kur vieno ciešas attiecības ar vēlnu un kuru tādēļ pieprasa Ilģim upurēt Madi. Pakļaujoties Heliantes valdzinājumam, Ilģis Madi ļēvulīgi nodod Nerru svētku laikā, iemetot viņu Jaunceļamās baznīcas altāra priekšā izraktajā bedrē. Nu, Madi izglābi vecais baznīcas zvaniķis Mārtiņš un baznīca sabrūk, jo upuris ir pazudis. Pēc baznīcas sabrukšanas Ilģis tiek tiesāts kā ķeceris, un tiesneši viņam piespriež nāves sodu, taču, nu, neraugoties uz Ilģa nodevību, Made viņu glābi, lūdzot ļaut Ilģim celt baznīcu no jauna un apņemoties sevi ziedot, lai varētu pastāvēt viņas mīļotā cilvēka mūža darbs, kas vienlaikus ir arī viņu abu kopdarbs. Nu, Made labprātīgi nokāpja baznīcas priekšā izraktā bedrē un tiek iemūrēta, bet savukārt Ilģis pēc krusta uznešanas jaunuzceltajā baznīcas tornī, nu, tātad no torņa nolec, lai nāvē vienotos ar Madi, pret kuru tādu ļoti smagu ētisku pārkāpumu viņš ir izdarījis iepriekš. Pati Aspāzija, rakstot par jaunās lūgas iestudējumu Dailes teātrī, savulaik uzsvēra, ka nesautīgs ideālisms ir šīs lūgas galvenais idejiskais un arī līdz ar to ētiskais imperatīvs. Un tas arī ļoti lielā mērā izskaidro to, kāpēc lūgas tekstā tomēr ir tik daudz tādas piepacelta teksta daļas, īpaši teiksim, Mades, teiksim,
runā, tā ir ielikta, jā, Aspāzija raksta par tēmu, kas konkrētajā brīdī viņu personiski ārkārtīgi skar. Zīmīgi, ka abās lugās nozīmīgi ir varoņa attiecību 3 stūri. Spēlē dancoja tas ir Tots, Lelde un Zemgus, un torņa cēlējām Iļģis, Made un Heliante, bet šim te jautājumam es šobrīd laikam tādu papildus uzmanību neveltīšu, mazliet drīzāk centīšos paskatīties uz dažiem abu lugu galvenajiem varoņiem un to, kādā veidā šie varoņi tiek pozicionēti, kas viņos ir varbūt tāds kopīgs un radniecīgs, jo nepamet sajūta, kā Aspāzija savu torņa cēlēju radot domā ne tikai par savu personisko pieredzi dzīvē, bet paturprātā arī Raiņa daļradi un iespējams arī šo lugu, kas gan būtu tad vēl jāmēģina pierādīt, lai to tā varētu apgalvot, bet sajūtu tādu lugu neapšaubām rada. Jā, 2 varoņi, 2 mākslinieki. Zīmīgi ir tas, ka Raiņa Tots ir spēlmanis, mūziķis, tātad viņa māksla nav tādās materiālās kategorijās izprotama, saglabājama. Viņa māksla ir drīzāk tāda garīga izpausme, jau atbilstoši lugas iecerei. Savukārt Iļģis ir celtnieks, meistars, kurš tā būvē ēkas, un viņa uzdevums šajā lugā ir uzcelt baznīcai torni, kas veikt darbu, kas līdz šim nevienam citam nav izdevies. Darbs tiek veikts, darba uzdevums ir tāds tīri fizisks un materiāls, un tad Aspāzija lugas tekstā dažādi cenšas varoņu runā uzsvērt to, ka tas nav tikai tāds fizisks darbs, ka tā nav tikai tāda, ka tas tornis nav tikai būves elements, ka tam ir daudz vairāk, kāds īpašs garīgs satvers, garīgs ietvers, garīga jēga, bet arī par to mazlietiņu vēlāk. Raiņa Tots. Sāksim ar viņu vispirms. Raiņa radāmajās domās atrodams šāds ar 1915. gada 26. februāri datēts ieraksts. Tots no Vēlnu karaļa dzimtas. Spēlēja dancoja galīgajā variantā šādas nepārprotamas norādes uz spēlmaņa un Vēlnu valdnieku radniecību nav. Tomēr tekstā ir iekļauti vairāk netieši mājieni, kas liek domāt par šādas radniecības iespējamību. Un ir zināms, ka reiz Treigalva dēls izdarījis liktenīgu izvēli. Viņš devies dzīvē, jo gribējis labāk mirt un dzīvot, nekā mūžam būt nemirstīgs. Taču zīmīgi, ka līdz pat pirmā cēliena vidum lugā spēlēja dancoju, tā īsti nav zināms, kurš būs galvenais varonis. Ne lugas nosaukums uz to norāda, ne pirmo skatu darbība arī nenorāda, vai protagonists jau atrodas uz skatuves darbojušos personu vidū, vai vēl tikai ieradīsies. Mēs, kas lugu zinām, mums ir skaidrs, kurš būs galvenais varonis, bet šo lugu skatoties vai lasot pirmo reizi, visticamāk, šāda skaidrība uzreiz diez vai radīsies. Tad Tota parādīšanās uz skatuves netiek iepriekš sagatavota. Vēl vairāk viņš neierodas viens, tāpēc pamanāms, viņš ir kopā ar citiem kāzu dākiem, kuru tās individuālās iezīmes šeit ir iezīmētas lugas remarkā gan spilgti, lai iespējams to spēlmani ar vijoli, kuram nepiemīt varbūt kādas uzkrītošas ārējas iezīmes, izņemot instrumentu, varētu arī nepamanīt kā kādu ārkārtīgi īpašu personu. Tādējādi Tots ar savu dziesmu tā ienāk vai izaug no kāzu namā ienākušā stihiskā ļaužu kopuma, kas ar savu darbību ievieš tādu specifisku atmosfēru kopējā lugas virzībā. Kas man šķiet arī ir interesanti un zīmīgi, Tots ir bārenis.
Taču vienlaikus arī tāds visas tautas bērns. Lugas teksts liek vai vairāk kārtus to norāda, tots tiek uzrunāts, kā dēliņš to dara, šie te vecākie dāki, tā var būt vienkārša, teiksim, sirsnīga uzruna, tā var būt arī, teiksim, cita tāda personiskāka uzruna. Bet interesanti, ka šis te bārenības motīvs, proti varonim nav teiksim, tādu konkrētu vecāku, ir tā iezīme, kas tiek izmantot arī Aspāzijas torņa cēlējā. Savā ziņā, protams, to droši vien nosaka folkloras materiāls, ko Aspāzija ir izmantojusi. Savā ziņā viņai tas ir izdevīgi, varbūt, lielā mērā tā ir arī atsauce uz Raini, jo Raiņa varoņiem, kuru teiksim, izcēlesme ir diezgan saudabīga, daudziem no viņiem vecāku nav, par to es esmu referējusi un rakstījusi arī dažās publikācijās iepriekš. Tā ir tāda diezgan zīmīga Raiņa daļradas iezīme. Iespējams, ka šī te Raiņa vēlme savu varoni izaudzēt no lielāka kopuma, nevis teiksim, tā, no konkrētiem vecākiem, tad norādot ļoti konkrētu izcelsmi, ir saistīta arī ar Raiņa teiksim, tā, domu par cilvēku attīstību, par cilvēku progresu un cilvēces progresu tādā visplašākajā nozīmē. Un te viens citāts, kas ir iekļauts arī kādā no nākamajiem slaidiem, citāts ir aizgūts no Raiņa radāmajām domām Lugai Kurbats. Pilnība ir sasniedzama nevis atsevišķā individā, bet masā, mūžīgā augšanā un ciešanās. Tad tots it kā izaug no masas, no mūžības, un saskaņā ar citēto pilnības sasniegšanas formulu viņš tajā atgriezīsies, bet jau būdams citāts. Aspāzijas torņa cēlējā meistars Ilģis uz skatuves parādās savādāk. Viņa atnākšanai skatītājs tiek jau īpaši sagatavots. Pirmā ziņa, ko mēs saņemam, tās ir balss un kņādais skatuves, puikas kliedz urā, urā, un tad ienāk Ilģis, nevis, droši vien arī ļaužu pūļa, teiksim, pavadīts, bet neapšaubāmi īpaši izcelts, un man šķiet ļoti zīmīgi tas, kādā veidā Aspāzija Ilģi raksturo. Pēc rakstura nevarīgs sapņotājs, pusģēnijs, pusjoku Pēters lieto sarkasmu, it kā no citiem vairīdamies un gainīdamies, bet tajā pašā laikā tur ir arī replikas, ļoti raksturojošas replikas no pūļa, no puiku puses. Māt, kad tu zinātu, viņš ir burvis, brīnumdars, un viņam tāds daikts kabatā ar stikla acīm, kad tu to pievilksi pie savām acīm, tad visas ēkas, koki, cilvēki paliek lieli un no tālienes nāk tev klāt. Tad jebkurā gadījumā tiek uzsvērts, ka jau pašā sākumā tas, ka Ilģis ir citāts un Aspāzijas, teiksim, traktējumā šis ir mākslinieks, tad nevarīgs sapņotājs, pusģēnijs, pusjoku Pēters, kuram jau patiesībā sakot, jau par kur sākumā jau tiek pateikts, ka šis te pusģēnijs, iespējams var paveikt pusi darba, bet varbūt ne gluži visu. Made. Jau brīdināja, ka šajā referātā būs vairāk teiksim, atziņu, kas saistīta ar Aspāzijas lugu torņa cēlējus, un arī tādēļ šobrīd vēlos mazliet vairāk pakavēties arī pie Mades tēla šajā Aspāzijas lugā, jo viņa neapšaubām ir teiksim, tāds vismaz līdzvērtīgs, ja ne dominējošs tēls pār šo te meistaru Ilģi. Leldei lugā spēlēja, dancoja, ir stipri citas funkcijas, un Made ir tēls, kas arī ir, kam arī nav vecāku, īsto vecāku, viņa ir atrasta, kā tiek teikts, ceļmalā, graumalā, viņa ir uzaudzinājis krodzinieks, un Made tiek pieteikta kā ļoti vienkārša meitene, un viņas pirmās darbības lugai sākoties ir tādas sadzīviskas. Viņa slauka putekļus, sakārto traukus, piebīda solus,
tad noliec pie sevis saules puķi, saulgriezi, un te ir tāds ļoti zīmīgs teksts, patiesībā sakot, pirmais, ko Made saka, tu saulgriezīt, man tur kaut kas ir, acīm redzot, man ar citātu laikam nav kārtībā, tu saulgriezīt, tev prāts tik uz sauli, vai man tāpat kā tev, cik maz mums daļas gar šo pasauli. Tātad būtībā Made pati jau sev piesaka kā tādu, teiksim tā varoni, kurā mazliet dzīvot citā pasaulē nekā tā putekļu un ikdienas darbu pilnā pasaule, par ko it kā liecinātu šis te viņas ikdienišķais solis. Telpa. Abu lugu telpas traktējumā ir vērojams tādas ļoti zīmīgas sakritības. Es tikai par dažām no tām. Protams, tāds uzkrītošs faktors gan lugā spēlēja, dancoja, gan arī torņa cēlēja ar velnu klātbūtni. Kā bez tā tornim ir jāsagrūst, pie tā kāds ir vainīgs, tas ir velns, un tātad velni, kas lugas darbībā iesaistās ik pa laikam, bet visvairāk, varētu teikt, velnu un citu, teiksim, tādu ļoti specifisku tēlu darbībai un tādai, orģiastiskai, tādai karnevalistiskai darbībai Aspāzija ir atvēlējis trešo cēlienu. Tātad tieši tas pats cēliens, kuru Rainis ir atvēlējis velnu rīs skatam, tas ir arī saprotami un kompozicionāli lugas centrs, līdz ar to ir skaidrs, kādēļ šī te pasauli pārmainošās darbības ir, teiksim, kompozicionāls novietotas tieši tur, taču spēlēja, dancoja darbības vide, teiksim, tāda darbības vides struktūrā, tātad telpas, šajā te izkārtojumā pārsvarā dominē horizontāls princips, jo gan šī saule, tātad kāzu nams un tā pagalms, kur notiek lugas pirmais un arī tātad pēdējais 5. cēliens, gan visas ar viņu pasauli saistītās teritorijas, tātad kapsēta, kaulu nams, kungu kapu nams, velnu rija, atrodas kā zemes virsū, un tās viena no otras norobežo nevis fiziski, bet gan garīgi pārvarām šķēršļi. Bet savukārt no otras puses citi objekti vai citi tēli, kas ir pieminēti, ar lugā spēlēja, dancoja, vienlaikus, teiksim, tā rada priekšstatu par to, ka šajā te horizontālajā pasaules, teiksim, izkārtojumā, mēs varam samanīt arī tāda vertikāli orientēta pasaules modeļa iezīmes. Tas saistīts gan ar tumsas vai gaismas, teiksim, klātbūtni, gan arī, teiksim, to, kā lugā darbojas vai tiek pieminēti tādi tēli kā zemes vēzītes un zemes māte, un galu galā arī saule, uz kuru tātad tiecas lēlne un arī tocs, un pie kā tātad viņi nokļūst šajā te lugas 5. cēlienā. Vēl viena būtisks aspekts, ko es vēlējos ātri pagūt uzsvērt, ir tas, ka Rainis spēlēja, dancoja lugā, un tieši centrālajā 3. cēlienā ir paredzējis tādu, varētu teikt, tādas ļoti būtiskas telpas izmaiņas, proti telpas koncepcijas maiņas, kas rada tādu īpašu fantastisku efektu. Proti, nelasīšu šī mirklī citātus, to man atvēlētais laiks noteikti neatļauj, taču radāmajos domās, kas ir tapušas apmēram 1904. gada janvārī, Rainis ieskicē tādas idejas, kas liek domāt, kā Rainis ir plānojis Rijas, tātad šo te telpu rādīt kā kaut ko tādu fantastiski mainīgu. No vienas puses, tātad realistiska darbība, kurā notiek kulšana, kurā vagars, izpilda pavēlēt tātad varas darbus pret zemniekiem, kur tik ātri nespēja strādāt, dod pavēles tātad šim te darbam, bet tajā pašā laikā kādā brīdī šī te realistiskā rīs aina var nomainīties pret tādu fantastisku, jau velnu mītnes vietu, un Rainis pat ir šo te pamatideju jau formulējis sekojoši, Rija pārvēršas par velnu pili un otrādi. Tātad telpa ir plastiska, tā spēja transformēties. Un
man laikam jāpārslēdz nākamais slaids, lai būtu mana doma saprotamāka. Lugā torņa cēlējs 3. cēlienā mēs varam vērot kaut ko mazliet līdzīgu. Tiesa gan par torņa cēlēju jāsaka, ka šajā te lugā darbība pārsvarā norisinās tādā vēsturiski atpazīstamā, lai gan romantizētā vidē, taču lugas telpas koncepcijas pamatā ir izteikts vertikalitātes princips. Un telpas vertikalitāti īpaši akcentē 2 dominējošie elementi – Jaunceļamās baznīcas tornis un bedre. Bedre, kurai ir īpašas funkcijas, jo bedrē tiek vai iemānīta un iemesta, vai arī lugas 5. cēlienā labprātīgi nokāpja made. Un šī te kombinācija tornis, kurš pēc savas būtības, jo tā celšana ir ārkārtīgi cieši saistīta ar šo te bedres esamību, bedres nepieciešamību, veido tādu ļoti saudabīgu tādu, ja tā var teikt, telpas padziļinājumu, paplašinājumu tieši tādā vertikālā virzienā. Turklāt šī te bedre lugas, tā darbības gaitā, īpaši 3. cēlienā, transformējas. Bedre ir tā, kura tiek apsekta, bedre nevar redzēt, tā ir uzmesta virsū pāri dzīvnieka āda, pēc tam made tiek iemesta šajā bedrē, pirms tam Heliante šo ādu pavelk nost, lai tas būtu izdarāms, tad atkal uzklāja virsū. Tad būtībā bedre ir tāds, transformējams tēls, kurš tad veic šo te padziļinājumu un kaut kā, tā rada asociācijas ar, pekles klātbūtni, kur tiek lugas tekstā vairāk kārt pieminēta. Visā šajā man šķiet īpaši interesanti ir tas, kā Aspāzija ir iecerējusi Jaunceļamās baznīcas telpu, jo tātad baznīcas sienas uzcelt ir iespējams, bet savukārt torni celt, tātad liedz upura nēsamību un, jebkurā gadījumā vēlni rūpējas par to, lai, tātad tornis netiktu uzcelts un to nemitīgi sagrauj. Jaunceļamā baznīca ir tāda saudabīga starptelpa, jo tā no vienas puses tā ir sakrāla telpa, kur vēlas, sev tauta, ļaudis, viņi grib sev baznīcu, tiek pieminēts arī, ka baznīcā ir, raksturīgie, sakrālajai telpai raksturīgie atribūti, bet tajā pašā laikā, vastlāvju, nervu svētku laikā šī te Jaunceļamās baznīcas telpa, kurai torņa vēl nav, pārvēršas tādā saudabīgā elles priekškambarī, kurā parādās dažādi tādi, un klāt piedalās tādi tēli, kuriem tā baznīcas telpā atrasties nevajadzētu. Aspāzija atveido gan tādu viduslaiku stilā ieturētu un iecerētu nervu svētku gājienu, kas gan jāsaka šādai te baznīcas telpai varbūt nebūtu nemaz tik neiederīgi, bet no otras puses tātad šī te pati baznīcas telpa kļūst par vidi, kurā parādās vēlni, kurā tiek veikts šis te ļaunais darbs, tātad bedrē tiek iemesta made. Un šeit tāds diezgan interesants izsaukums, ar kuru lugā nāk klajā Heliante. Atkal tas ir 3. cēliens, kur šajā te tekstā tādā ļoti interesantā veidā būtībā tiek it kā nojauktas robežas starp augšu un apakšu, starp debesīm un elli. Būtībā elle, tātad debesis iebrūk ellē, un elle, lai kūsodam puto līdz debesīm, tātad būtībā lugas teksts sevi ietver tādu ārkārtīgi saudabīgu arī tādu jau tādu kosmiskās telpas transformāciju, kas pie reizes arī atspoguļo tādu tā kā ētisko normu, ētisko tradīcijas tādu sabrukumu. Saprotot, ka man jau droši vien bija sen jābeidz. Es nepastījos pulkstenī, tad, kad sāku. Vēl ir... Nē, vēl ir iespējams. Tad es varu pabeigt ar to jautājumu, ko es pieteicu pašā
sava referāta sākumā, proti domājot par šīm te abām lugām, torņa cēlējs un spēlēja dancoju, manī radās jautājums, kas tad īsti ir tas kopdarbs, kas parasti tiek minēts saistībā ar, saistībā vismaz ar lugu torņa cēlējs, kurā tik ārkārtīgi ir akcentēts tas, ka, galu galā tas, kā tornis beidzot top, tas tā ir Mādes un Iļģa, tāda ļoti saudabīga sadarbība, lai gan man šķiet ārkārtīgi zīmīgs tas risinājums, kādu Aspāzija torņa cēlēja noslēgumā piedāvā, proti aina pēc 100 gadiem, mazliet tāda fantastiska aina, kurā ļaudis pusnaktī mēnesim spīdot, jo, protams, tur ir jābūt mēnesim, redz, kā no bedres, acīm redzot, iznāk Māde un atliekusies uz mēnesi skatoties, stiepi rokas augšā uz torni, kur ir tornis, ir zvans, par kuru tiek teikts, ka zvanā esot meistara sirds, bet tur nav Iļģa. Iļģis neparādās. Proti, Iļģis ir no torņa nolecis, un lai gan viņa sirds zvanā esot, viņa paša tur vairs nav. Un šeit sanāk tāds zināms paradoks. Aspāzija ir uzrakstījusi dzejas tekstu, Madei noslēdzošo tekstu, kurus šeit necitēšu. Es neteiktu, ka tas ir labākais no Aspāzijas dzejas, teiksim tā paraugiem, bet šādu finālu viņa ir izvēlējusies. Un šajā tekstā pieminēts, kā mans vaidziņš pelnos krīt, tātad bedrē atrodoties, Made norāda uz šo te savu palikšanu apakšā, ieraktai bedrē, šo te upurēšanos, Made netiek augšā, tur, teiksim, tajā spožumā pretim, varbūt, es nezinu, gaismai, tam mērķim, kuram pretī tiek Iļģis, bet lūgas finālā, tā ir viņa, kuras, teiksim, tā tiecība uz šo te gaismu uz mēnesi vēl joprojām tiek saglabāta. Iļģis ir pazudis. Kaut kādā veidā, Aspāzija iespējams vēlas uzsvērt, ka reizēm tie atbalstītāji, tie atbalstošie darbi, kas lugā arī vairāk kārt tiek pieminēti, varbūt pat ir tie nozīmīgākie nekā tie darbi, par kuriem kāds, teiksim tā, beigās saņem apbalvojumu. Un jā, nepieminēja arī to, ka, protams, zināmā mērā interesanti ir tas, ka šī te krusta nešana tornī augšā un tas, ka Iļģis slauka savus sviedrus ar Mādes lakatiņu, mums lielā mērā, protams, atgādina kādu citu krusta gājienu. Neapšaubām Aspāzijai tas ir, acīm redzot, viņas kā dramaturģis plānā, bet tomēr tas jautājums, kas tad ir kopdarbs Rainim un Aspāzijai, vai viņu izpratne par to ir vienota, vai tomēr tā, lielā mērā ir ārkārtīgi atšķirīga. Un šeit es nevaru, protams, piedāvāt kādu universālu atbildi uz šo jautājumu, bet dažas tendences noslēgumā vēlos iezīmēt gan. Pārskatot Raiņa lugu tekstus, es nepaskatījos vēstules dienas grāmatas, tam ir jāveltī atsevišķs laiks. Es laikam pārliecinājos vismaz šobrīd, ka Raiņa traktējumā kopdarbs ir darbs, kas turpināms no paaudzes paaudzē. Tātad ir šī te secīgā darba turpināšana, kurā tiek ietverta lielā mērā, teiksim, ideja par mūžīgo attīstību, mūžīgo evolūciju, līdz pat tai nākotnes pasaulē, kur valdīs harmonija, kur vairs nebūs šī te cīņa, kur būs, teiksim, kur saules bērns būs gatavs ziedoties, teiksim, tā absolūti brīvprātīgi. Rainis šo te ideju uzsver dažādi veidi tekstos. Pasaule attīstās nevis caur vieniniekiem, lieliem ģēnijiem, bet caur daudzumu, gan ne daudzeniekiem, ne caur pastāvīgu progresēšanu, bet caur atzimšanu, daudzām paaudzēm, caur miršanu un dzimšanu caur maiņu. Kaut kā
neraugoties uz to, ka Raiņa varoņiem no Aležiņa ir kādi, teiksim, līdzdebiedri, ja tā var teikt, arī sadarbības partneri, tad tomēr tiek akcentēta šī te pēctecīgā darbība, kas to īstenojamo darbu var novest līdz, varētu aizvest līdz mērķim. Šeit vēl viens tāds, jau tāds, man liekas, uzskatāmāks piemērs, ar kuru palīdzību Rainis iezīmē to savu skatījumu uz pasaules attīstību. Viņš tādā saudabīgā, viņa prāta vēsturiskā griezumā cenšas tātad no barbarības virzīt cilvēci uz nākotnes valsti. Un tad ir spēlēja danco, jo galu galā man būtu vairāk jārunā par šo lugu šoreiz. Un spēlēja dancoja 5. cēliens, kad Tots mirs, viņš upurēsies, un paliek šis te jautājums, vai kāds tās koklis, jo 5. cēlienā tā vairs nav viola, tās ir koklis, kāds vēl varēs vai pratīs spēlēt. Par to ir šaubas. Koklis neskan, leldē neskan arī aklajam. Bet šeit ir aklā teksts, kur aklais, kā tādu atklāsmu saka, lai nedzird 100 saudzes, par 1000 atnāks viens, tas dzirdēs dziesmu tavu, tas dzirdēs izdziedās, mācīs tālāk to, kas nāks atkal pēc 1000 audžu. Tātad šī te pēctecības ideja. Aspāzijai, lai gan viņā atbalsta, protams, Raiņa idejas un ir domājams daudz palīdzējusi arī dodamas iedvesmu no sevis. Viņa, pirmkārt, patiešām Torņa cēlējā ir lietojusi vārdu kopdarbs. Šis gan ir tāds, kā lai saka, mazliet kacinošs piemērs, jo šeit vārdu kopdarbs lieto velns, uzrunājot Helianti, tādā veidā sakot, tas darbiņš dabūt to upuri, mada tajā bedrē, tas ir jādara viņiem abiem kopā. Aspāzija ļoti interesanti Torņa cēlējā pretstatīja šīs te attiecības, padarot tās sevišķi tādas, ja varētu teikt, tādas draiskas un drastiskas. Bet, ja nopietni runājam, tad Aspāzijas traktējumā, protams, kopdarbs ir darbs, kas top sadarbojoties un ziedojoties kopējam mērķim. Tas viņai ir svarīgi. Nevis, šis netik daudz varbūt tas darbs, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, kas ir būtiski Rainim, bet šī sadarbība vienam, teiksim tā, kopīgam mērķim. Izņēmums varbūt Sidrabs Čidrauts, kur Gunas un dzirkstītas, teiksim tā, šīs te attiecības lūks beigās liecina par citu risinājumu. Un te tā madas teksts, visi nevar būt radītāji, vajag arī tādu, kas radītāju darbu uztur. Un mana spēja, jeb mans lielums, kā tu to sauc, varētu būt, ka es priekš kaut kā liela spētu upurēties. Un beigās, tātad 5. cēlienā, pirms nokāpšanas bedrē un pirms Ilģa kāpšanas tornī, tad atkal madas teksts, kas šo te sadarbošanos pavērš mazliet citā ideja, pavērš citā virzienā. Kad tu tur uzkāpsi augšā un es nokāpšu lejā, tad mums būs abiem viena svētnīca, tikai katram uz to savu atslēga, jo katrs šo te upuri ir nesis citādā veidā. Paldies par pacietību.